Esiet sveicināti basketbola apskatā. Vakar Arēnā Rīga notika mūsu maestro Raimondam Paulam veltīts 75 gadu jubilejas koncerts. Bet ceturtdien tajā pašā vietā Vefiņam atbildes mačā pret Kaunas Žalgiri izšķīrās būt vai nebūt rīdziniekiem VTB līgas izslēgšanas mačos. Abas komandas VTB tabulā līdz šai spēlei atradās līdzās. Žalgiris 4. un Vef 5. vietā. Ar Braļukām rīdzinieki tikās aizvadītā gada oktobrī, kad viesos tika atzīts Lietuvas kluba pārākums. Šobrīd kaimiņiem nelielas problēmas ar sastāvu, tādēļ šī bija laba iespēja izcīnīt uzvaru. Pirmtiesības pieder mainiekiem. Ar caurgājienu Janičenoks ierāda turpmāko ceļu komandas biedriem. Galamērķis viens – lietuviešu groza tīkliņš. Pocius atzīmējas ar 2 punktiem un sodu, tomēr ielāgojuši Vef kapteiņa mācību, viņa ceļu turpina komandas biedru. Hughes Parahauskim, kurš pirmais no visiem aizskrien ātrajā. Starp šiem abiem laba saskaņa. Atkal Parahauskis no Hughes piespēles panāk +4. Paldies, draudziņi! Lietuvieši gan lēnām, bet pakāpeniski tomēr pārņem vadību. Kuzminskas gūst jau savu 12. punktu, +7 viesiem. Pirmā ceturtdaļa aizvadīta ļoti rezultatīvi – 30-20 vadībā Žalgiris. Otro ceturksni ar akrobātikas paraugu demonstrējumiem iesāk Hughes. Mainiekiem padodas 7-1 izrāviens. Vefs spiež tieši uz garo galu. Keins pēc neprecīzā Parahauska dabū bumbu palaiž gaisā zaļos pūķus un vēl sagādā sodu Klimāvičam. Pēc tam Hughes caurgājienā un Janičenoks no tālienes samazina starpību līdz -4. Pateicoties pašaizliedzīgai darbībai aizsardzībā, Žalgira apgriezieni ir noslāpēti un pēc puslaika iedvesmojošais 45-49. Trešā ceturtdaļa aizrit principiālā cīņā, bet Žalgiris atkal attālinās. Parahauskis nobloķē Kolinsu, tomēr Vatsons pamanās gūt grozu. Kaimiņu pārsvars pieaug, bet ceturtdaļas izskaņā Vefs atkal pievelk. Janičenoks izšķiras par piespēli Parahauskim, kurš labi tiek galā ar lietuviešiem. Sev ierastajā stilā trako Hughes. Individuāli aizskrien ātrajā un 1-3 spēlētājiem samazina starpību līdz -5. Izlīdzināt gan neizdodas. Kalnietis demonstrē, kā jāveido un kā jānoslēdz ātrie uzbrukumi. Ceturtdaļas izskaņā laukumā dodas atzimušais Jahovičs un visnotaļ produktīvi. Gatis praktiski bezcerīgā situācijā glābi mūsējo grozu. Pēc tam otrā galā sekundi pirms uzbrukuma beigām izprovocē pretinieku pārkāpumu. Pirms pēdējām 10 minūtēm saglabājot jau ierasto 4 punktu deficītu. Pēdējo ceturksni atkal labāk iesāk mūsējie. Parahauskis sev neierastā amploā pārķer piespēli, aizskrien ātrajā un nopelna nesportisko Samhanam. 9 sekundes pirms beigu signāla pēc Bērziņa neprecīzajiem sodiem Vatsons kuriozi raida bumbu savā grozā un tikai -3. Tomēr pēdējās sekundēs Žalgirim veicās un viesi izsprūk no zaudējuma. Lietuviešu kaimiņš izlien kā caur adatas aci – 79-74. VTB turnīrs mūsējiem noslēdzies. We didn't make some free throws. We didn't release some good shots at the end. So I guess that was the key game at the end. Produktīva spēle Kristapam Janičenokam un Artjomam Parahauskim. Abiem pa 20 punktiem un Artjomam vēl 10 atlēkušās. Žalgirī Pocisam 15 punkti. Get out the way, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. B grupā valda Maskavas apgabali Himki un Kaunas Žalgiris. Vefiņš pēc zaudējuma lietuviešiem ieņem 5. vietu un ir zaudējis cerības iekļūt play-offos. Bet mūsu kaimiņi Igauņi tikuši pie pirmās uzvaras 2 sezonu laikā, pārspējot poļu Aseko Prokom. A grupas galvgalī joprojām Maskavas CSKA un Kazaņas Uniks. Lietuvas Rītas 3. vietā, bet Somu Honka joprojām bez uzvarām.
LBL turnīra tabula izvērtusies neredzēta raiba. Čempioniem jau pēc pussezonas sakrājušies 7 zaudējumi, un Valmierā Barons pavisam noteikti nevēlējās piedzīvot 8. Baronam starta pieciniekā laukumā devās jaunais līderis Viljams, bet neraugoties uz to, cīņas sākums veiksmīgāks izdevās Valmierai. Rīdzinieki mainieku spiedienu izturēja un brīžos, kad īsti nebija kur likt bumbu, meta to grozā. Valmieriešu lielākais dzinējspēks izrādījās Raimonds Gabrāns, kurš vienlīdz veiksmīgi darbojoties abos laukuma galos nodrošināja savai komandai pārsvaru. Vēlāk Ansona kļūdu izlabo Bērziņš un arī uzbrukuma noslēgumu Jānis iznes pats uz saviem pleciem. Cīņas turpinājumā, paļaujoties uz pieredzi, vadību lēnām pārņem viesi. Gabrānam ar veiklu un viltīgu virzienu maiņu izdodas apmānīt Viljamsu, un mirkli vēlāk Kaufmani nespēja apturēt arī Vītola izdarītais pārkāpums. Par savu atgriešanos Barons rindās liek manīt Ivars Timermanis, kurš spēles izskaņā ir neapturams, spītējot pat tik ciešai sekšanai. Cīņai punktu pieliek mača rezultatīvākais spēlētājs Čavars, un tā ir Barons uzvara – 71–65. Uzvarētāju rindās efektīvākais sniegums Vītolam, bet zaudētājiem labākais bija Gabrāns. Pagājušās nedēļas pirmajās LBL spēlēs VF juniors Rīgā tika galā ar Liepājas lauvām, bet Ventspils un Barons pārliecinoši pārspēja abas studentu komandas. Kurzemes derbijā pārāk par lauvām izrādījās Ventiņi, bet nedēļas pēdējā spēlē pārsteigums. Universitātes puiši pieveica valmieriešus, izcīnot 2. uzvaru čempionātā. LBL tabulas augšējās palātās joprojām saimnieko kurzemnieku pāris. VF juniori 3. sekcijā, bet Baroni ar valmieriešiem dīdās vidējā nodaļā. Arī apakšējos stāvos nekas nav mainījies. Studentu blices vēl kārtīgi netiek pie šprices. – 11. janvārī 49. vidusskolā norisinājās VF Rīgas skolu superlīgas turnīra atklāšana. Tas šogad ieguvis jaunas aprises, proti basketbola klubs VF Rīga, konsolidējot spēkus ar biedrību Street Basket un Rīgas Dome, apvienoja 2 turnīrus – Rīgas Domes kausu un VF skolu superlīgu vienā veselā. Šogad turnīrā piedalīsies 20 labākās zēnu un 10 spēcīgākās meiteņu komandas. Atklāšanas pasākumā ne tikai piedalījās žonglieris no Rīgas cirka, bet arī lecamauklis karalis no Amerikas, Badijs Lī. 2. dienas mačā iepriekšējā gada čempionu godu aizstāvēja 49. vidusskola, kas pārliecinoši pieveica Natālijas draudziņas ģimnāziju, kurā kādreiz mācījies, un Rīgas Domes kausā pārstāvējis arī vefiņu kapteinis Kristaps Janičenovs. Es redzu, ka tiešām ir progress organizatoriskā līmenī un lieliski dejotāji. Interesanti, bet es gribētu, lai vairāk tie jaunie čaļi parādās kaut kādās lielo komandas sistēmās, tur, vai tās ir sistēmas vai nav, bet lai parādās lielās komandās. Pirmo reizi mūsu automobilīšu čempionātā viesojas biznesa augstskolas turības spēlētāji Aigars Strēlis un Roberts Mednis. DJs Martins Solveigs arī sveicina studentus. Hello! Pagājušā reizē pie ruļļiem sēdēja Baroni. Agnim Čavaram 11. vieta, bet Raimondam Feldmanim 20. rezultāts. Zelta pozīcijā Rudolfs Rozītis. Tūdaļ krāsainos kloķīšus spaidīs turībnieki Aigars Strēlis ar Ford un Roberts Mednis ar Subaru. Uz priekšu, studenti! Kā gribētu, tas neiet. Arī kā dzīvē. Pičku materi. Robert, nav tik viegli to, ne? Lobby. Mandriks. Ir. Bišķi lielāks mandriks kā sodiņas metot.
Pareizi, Robi, tev ir tiesības viņu knipsēt, jo pirmajā etapā tu biji ātrāks par Aigaru. Aigars aizlūdz un cer uz otro braucienu. Mašīnu maiņa un sacīkstes turpinās. I just came to say hello. Kāpēc mašīna tik lēna? Tāpēc, kad Rūdzu pirms tam brauc. Lūdzu. Es nopietni, es ielu tā ātri nebraucu. Tev sanāk. Bet es pat lūdzu. Man ausis filmēs ir. Sūdīgi, nerobi. Iekrīt. Viss ir zelts, kas mutē spīd. Ne viss ir zelts, kas spīd, bet gan tas, kas ātrāk brauc. Atkal ašāks ir mednis, bet vai tas viņam dos zelta kopvērtējumā? Līdz medaļām tomēr nedaudz par īsu. Mednis 4. vietā, bet Strēlis 10 vietas tālāk 14. Nākamajā ātruma serijā jūs gaida tikšanās ar zemgaļu groza bumbas spēlmaņiem Andri Justoviču un Kristapu Kanbergu. Kāza grīdā, draugi! Ado, Maimonta, publicité, Werbung, advertisement, reklama. Neskatoties uz to, ka cilvēku pasaulē runā tik dažādās valodās, vārda nozīme no tā nemainās. To sauc par pasaules valodu. Jūs taču arī sapratāt, vai ne? Reklāma.